don't take no L. Vasali. Mani sauc Inga Vigule, I es esmu Nautrānu pogasta kultūras nama vadietoja. Labāk jau cilvēki saprot, kad es pasaku Rogovka. Esmu Rogovkas, ja ir troks vai Rogovkas. Tad tas ļoti eisi pastāstīšu par Nautrānu pogastu. Izskaitos viens no arī latviskokiem pogastiem ar ļoti bogatu kultūru viesturi, salīdzinot arī ar saukskie Latgaļas pībolgam. Un visiem ir daudzi visādu tradīciju, un mēs lepojamies ar cilvēkiem, kas nok no Nautrānu pogasta, kas ir darbojušies, turpināja darboties. Ja tātad kultūras noms mēs jau darbojam ar biedrībām, kas ir ļoti aktīvas mūsu pogastā. Un mūsu galvenais fokus tomēr ir mūsu cilvēki, mūsu tradīcijas un valoda. Un līdz ar to latgalīšu valodu mēs cenšamies pozicionēt pēc iespējas vairāk. Diemžēl jāsaka, ka nav visos afišos par to, ka pēc sajūtam līkās varbūt, ka viņam visiem pasaukumiem tas aiziet, bet pārsvarā mums ir tradīcijas, tradicionālī pasaukumi, pie kuriem mēs pīzaturam un jūs arī kūpjam gan vizuāli attīstot, lai ir atpazīstami, gan papildinojot jūs ar dažādam interesantam notikšanam, kā piemēram ir Večeriņka obļaka, kura ir arī ļoti jau tāds īcīnēts tautā, iz kuru brauc arī no Madonas ekskursijas autobusi un no Siguldis bija un no Reigas. Pīterdīna Rogovkā, kas ir veltējums Pīteram Jurceņam, pīmiņas pasaukums. Tās arī napīmiņa Večeriņka obļaka ir Antonam Kūkojam veltēts pasaukums. Un tātad mēs visam te ideja ir tāda, ka bet es pasiešu izraisi vienu tādu lītu, kas visvairāk atbaida. Drežāk nav uz atbaida, bet līku raizi padomot. Nautrānu latgalīšu valodas izlūksņa ir ļoti tuva latgalīšu rakstu valodai. Arī te paša izlūksņa. Un līdz ar to, kad mēs rakstam latgaliski, tad, ja kādu vārdu ierakstāt ar klaidu vai citā formā, tad arī ļoti bieži tiek saņemti dažādi kritika, kad nokuši raizi līkās, varbūt tomēr man uzrakstāt šoreiz latviski, ja jūs šos porlīdz notoka. Bet mēs sevi radinojam, mēs konsultējamies ar Latgalīša kultūras kustības valodas mētiņām, jo liels jom paļdis, ka jūs nikot nācaka, izlaboja mūsu afišas tekstus un mūsu porevu, un tad mēs arī domājam, ka nazēbēstumi doram. Tāpat arī mēs cenšamies latgalīšu valodu īņest apkārtējā vidī, ka mums ir arī īlu laternu stobu baneri, Vasalas Rēzeknis novada, Vasalas Nautrānu pogasta un Troksvainu Rogovkas, lai jau iebraucot izrais Rogovkā ir redzams, ka mēs esam Latgaļa un mēs ar to lepojamies. Tāpat mums arī ir izveidota, te atkal jau jāsaka stos, ka paļdis cilvēkiem par to, ka grib darboties, ir izveidota Rēzekni, Nautrānu pogasta vītvordu karte ar senējiem vītu nosaukumiem, kas ir apkūpoti tīšām 15 gadu garumā. Un tā tikam pie Rogovkas dzejas vogas. Jāsaka, tad, kad es aizstāvēju kvalifikācijas darbu Alberta koledžā, recenzents uzdevēja jautājumu. Tī bija par dzejas pasaukumu. Vai jūs esat domājuši par dzejas slamu? Tad es izpētīju, kas ir dzejas slams? Un domāju, kam ne latgaliski, bet tad es saprotu to, ka viens pats kultūras noms, mēs to napavilksam, un tā mēs uzrunām, tad vēl LGSC mētiņas Lakugu, ka ir sadarbību, sadalot tūs pīnokumus. Un īstenībā ir noticis šogad jau otrai Rogovkas dzejas voga, un ir pateikami tas, ka jau ir atpazīstama, ir atsaucība no dzejniekiem, kuri jau saka, mēs jau gatavosimies nokušajam godam. Un tāpat arī ja ir iegūsa to savu formu, kur mēs gribam pasniegt, jo tādā mūsdīnīgā, laikmetīgā, tādā modernā, radūšā veidā parodāt arī to, ka latgalīšu valoda spēja būt daudzpusīga, ar jo daudzi ko var pascēt, ar jo var darīt visas laikmetīgos lītas, un jos ir ļoti skaistas. Tā šogad bija
iz džezanu, ar džeza pīsitīņi pasaukums un performancam. Un nokušgot arī būs kaut kas interesants par to, ka itūgot viņā Annelis Lišāne un Vincents Kūkojs. Un nokušgot pasaukumā tiks veidotas performances ar jūsu dzeju. Un pilnīgi iespējams, ka repā, ka būs ko sagaidēt. Un ko es varu pasciet, kas ir galvenīs, ko es arī novērojusi, strodot latgalīšu, tā kultūras vai vispār tādā kultūras jūmā. Daudzi beistās no sadarbības, manuprāt, par to, ka tī porīt personīgi sego, lai mani paslavēja, lai es napazīdu. Tas ir pilnīgi saprotams par to, ka no katra tiek prasāts rezultāts, ko tu esi izdarījis un ko tu esi panocis. Un tad, kad mēģināju veidot sadarbību, galvenais aspekts ir tas, ka sadarbība ir divpusējs process. Nazabeitīs sevi, ka tu vari kaut kur pazust, bet tiešām sazadarbot. Un Rogaukas dzējs vokā ir viens no ļoti pozitīvas un veiksmīgas sadarbības piemēram. Tā kā paldies, realizējam idejas un nazabeistam sazadarbot. Paldies par uzmanību!